Ir 21. gadsimts. Tehnoloģijas attīstās ļoti strauji un savā inercē ķer mūs līdzi. Viss ir atkarīgs no tā, cik ātri, cik kvalitatīvi, kas savukārt liek mums steigties. Jo, ja mēs nevarēsim, tad mūsu vietā nāks citi, kuri varēs. Tas rada stresu. Kā zinām, stress nav pozitīvs vārds. Cilvēki, lai tiktu galā ar stresu, iet uz jogu, apmeklē kultūras pasākums vai iet uz trenažieru zāli, taču tas viss maksā naudu. Šis ir Māris, viņš ir ierēdnis. Ekonomiskā situācija valstī liek viņam dzīvot kā uz naža asmens, taču ar interneta starpniecību viņš ir uzzinājis par juglas suņu patversmi, kur šodien pēc darba viņš ir ieplānojis aizbraukt paskatīties, un mēs brauksim viņam līdzi. Sveicināti! Labdien! Ko darīsim? Vai tā ir taisnība, ka šeit var izvest suni pastaigāties ārā? Gan. Super! Jums ir jāpierakstās žurnālā un dabūsiet suni. Minimālais pastaigas laiks ir 40 minūtes, nelaižam vaļā no pavadas un neejam klāt pie citiem suņiem. Labi. Jums būs suns vārdā Bairons, viņš ir liels iespējīgs, bet tāpat laikā arī liels bučmuls. Viņa vienīgais nosacīt mīnus ir tāds, ka ja viņš kaut ko negribēs darīt, viņš apsēdīsies un sēdēs kā ķipis. Jums tad viņš ir jāpārlieciniet. Labi. Šis ir Bairons. Man vienmēr ir gribējies suni, bet es zinu, ka suņiem dzīvokļos nav tik patīkami. Un ir tīpaši tik mazā dzīvoklī, kādā dzīvoju es. Manuprāt, šis nav brīvprātīgais darbs. Šī ir vairāk pēcdarba terapija. Jo sunim neinteresē, cik ātri to var sagatavot atskaites un izdarīt citas darbiņas. Vienīgais, kas viņam interesē, tas ir, cik jauks tu esi pret viņu. Un, ja tu esi jauks pret viņu, tad viņš arī ir jauks pret tevi. Un tas ir pats galvenais. Manuprāt, pēc patvērsmes apmeklējuma visi ir uzvarētāji. Suns ir pastaigājies, patvērsmes darbinieki var nodarboties ar nopietnākām lietām, un es jūtos vienkārši lieliski. Esmu pilnīgi nosvīdis.